Reli, jūs ātrāk nevarējāt? Man reāli roka sāp no pungām. Sorry! Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāk, un šodien es esmu nonācis Rīga plazā. Tad šeit ir tāds interesants ekskavators. Eskalātors laikam tomēr. Uzmanību Mercedes markas automašīnas valsts numurzīme. Īpašnieki lūdzu nekavieties pārvietot savu automašīnu. Paldies! Esmu pie kapitāla stendiņa, šeit var nedaudz paspēlēt datoriņus, te ir pat brīvs, rekur vēl viens brīvs. Nav interesanti jāiet iekšā. Nu bēdīgi, ka eskalātors nestrādā, joma, kas tā par rekur vēl altu popkornu izpēruši ārprāts, kaut kāds vaiprāts. Give another cheer for the Estonian team. Go for a bomb plant or just try to find those fixes, those final two fixes. It is so risky to plant the bomb right now. He doesn't have any spare second. Emocijas sit augstu vilni. Probably saving for that. Team, and they all fall down. What a nice execution, but again, smuki nopļāva visu pa tīro. Some damage, but not kill him here. Someone is left. Un 1-6. With the bird, but Jetty there with the off and down block against the for a second shot. 2-7. But how to do this one is gonna get Emocijas sit augstu vilni. We just mind games your reaction and how much Šāvēji uzvēr. Reli, jūs ātrāk nevarējāt? Man reāli roka sāp no pungām. Sorry! Can we actually one more time? Estonian team here. And if he does, the outcome of this. Look for the kill. He's gonna get this time I think we actually spotted players there. Might have any Jetty. No, there's not there.
how impressive it would be for Shea and Luka to get any shots on it. Already an achievement. Yeah, I will say congratulations. Congratulations, Team Share. Clean ball. Iedot kausu nofočēties ar brāli. Šādi tur augstu. Sveicināti! Varbūt jūs pastāstīsiet, kas tikko notika un ko jūs darījāt un kas tas bija? Labi, es sākšu tātad, šis ir Capital Rio 2016 turnīrs, notiek jau 4. gadu. Reli, jūs ātrāk nevarējāt? Man roka sāp no pungām. Sorry! Jā, un kvalificējāmies mēs caur pēdējo kvalifikāciju, kādam interesē. Uzvarējām turnīru pa lielam, tas ir pa lielam, jā. Un kas šeit notiek, šeit ir pa lielam, es par to uzskatu kā Latvijas gaming svētki savā ziņā. Jā, jau lielākais turnīrs kāds Latvijai. Un tas nav tikai turnīrs, tur ir visādas ekspozīcijas, vēl visādi mini turnīri. Jā. Tas liels gaming expo. Jā. Kas skolēnam ir pats svarīgākais? Spēlēt Counter-Strike Global Offensive, cīnīties, trenēties vai tomēr mājas darbus pildīt? Es uzskatu, ka to visu var apvienot. Jā. Līdz šim vismaz mēs esam to izdarījuši. Ja grib, var visu apvienot. Un svarīgs vecāka atbalsts viennozīmīgi. Un jūsu ieteikumi jaunajiem gameriem topošajiem? Laiks, ja spēlē komandā, tad vienmēr vajag dot laiku, lai viss iesēžās, visi viens otru saprot un jūt. Un otrs ir tas, ka tik tiešām atpazīt, vai tu spēsi būt labs spēlētājs vai nespēsi. Lai tu nedzīvo eiforijā, ka tu domās, ka tu kādreiz būsi top spēlētājs, bet tu nospēlē 6 gadus un tu saproti, ka tu neko neesi sasniedzis. Tas ir spēlētājs pats kā cilvēks, viņš ļoti labi to sapratīs, būs vai nebūs. Tas tas, ko es domāju. To jau varēs pamanīt pašā sākumā, vai tu būs labs vai nepārāk. Un kā vērtējat pirmās spēles, fināla pirmās spēles sākumu, ka jums tā kā nedaudz neveicās? Mums neveicās, jā, es teiktu godīgi, mums pat neveicās. Tā nebija nekāda miskomunikācija, ka misspēle mums tiešām neveicās. Un jebkurā brīdī, vienalga kāds bija rezultāts, mēs nekad nebijām padavušies. Mēs spēlējam tā, kā būtu 0-0 rezultāts. Tā kā tas būtu jebkā mājās vai vienalga kāda spēle, mēs spēlējām mierīgi. Vienkārši, tā teikt, spēlējām katru raundu. Tu vienā brīdī drīkst tikai spēlēt vienu raundu, nedrīkst domāt par zaudu vai par nākamo kartu vai padoties. Vienā brīdī tev ir jāuzvar viens rauns, un tas ir tas, ko mēs visu laiku domājam pirmajā kartā. Jā, mēs pirmās kārtas otrajā pusē parunājām viens ar otru mierīgi. Parunājām, sapratām, ka nevajag stresot, viss kārtībā, vēl to var izdarīt. Kā pierādās, mēs to izdarījām. Varbūt vēl kaut ko vēlaties pateikt, novēlēt kaut ko? Paldies Capitalam par rīkot turnīru, jo Latvijā nekas tāds nenotika bez viņiem. Otrkārt, liels paldies visiem faniem, jo tas ir ļoti labi jūtams. Un es pieļauju, ka bez tām mēs arī varbūt nebūtu atspēlējušies. Fanu atbalsts bija ļoti liels, un par to viņiem milzīgs paldies. Nu jā, īstenībā fani tāpat kā YouTuberim skatītāji, bez viņiem jau nekas jau īsti nebūtu, ja godīgi. Jā. Paldies jums par veltīto laiku, par interviju. Paldies jums arī. Tā, dārgo skatītāji, pasākums ir beidzies. Paldies visiem sponsoriem, it īpaši Capital LV. Jo īstenībā jau grūti Latvijā tāda līmeņa pasākumu norganizēt. Arī pietiekušiem pieklājību balvu fondu, 1200 eiro. Tas ir pirmajā vietā. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību, paldies par jūsu skatījumu. Uz drīzu tikšanos!